Langas kundzes viens no niknākajiem tvītiem, kas bija divvalodīgs īstenībā. Atbildot uz TV3, komentējot TV3 ziņu par saistībā ar to, ko Dziedko kungs kā komentēja, ne pa lēmumu par to, ka cietēji būs Latvijas iedzīvotāji. Jūs uzrakstījāt, ka nebūsim gan cietēji, ir arī uzticams mēdījis cits current time, un tas jau ir angliski, ka rašisti nav welcomēti, es nezinu, kā latviski man pats. Nav laipni lūgti Latvijā. Paldies. Jā. Un ar Dievu Dziedko. Kā jūs šajā situācijā, uz tā visu, ko mēs jau esam parādījuši, un vēl te pāris fragmenti jānospēlē, kā jūs kvalificējat, kurā mirklī Dziedko vai visi pārējie ir rašisti, un vai tā ir rašistu grupa, vai tomēr atsevišķi Karastiļovs un vēl citi Reņu žurnālisti, katrs jāvērtē individuāli? Jā, es tiešām to varu komentēt. Vispirms es nokomentēšu to, ka Twitteris ir mikroblogošanas vietne, kur, teiksim, tā ekspresija ir diezgan spēcīga, jo koncentrētā veidā ir jāizsaka doma. Man jāsaka, ka sabiedrība ir izpētījusi Karastiļova žurnālista tvītus. Manuprāt, tas bija 15. vai 14. maijs, un viņš publiskajā telpā ļoti sūrojas par to, ka Ukrainas varoņi ir atbrīvojuši Izjumu, ka tur ir tik daudz mirušo, un vēl viens viņa tvīts tajā pašā dienā saka, lūk, ja ieņemtu Kijevu, ja Krievijas armija ieņemtu Kijevu 3 dienās, tad līķu būtu daudz mazāk. Pēc tam Labi, tas ir Karastiļovs, kur valsts drošības dienests jau saka, ka jāatzīst par personu non grata Latvijā un tā. Bet Dziedko un rašists. Savukārt, jā, es tiešām tā domāju, jo es uzskatu, ka kanālam Dožds ir problēmas mainīt savu identitāti tagad kara laikā, un es domāju, ka viena liela sabiedrības daļa gaidīja, ka Dožds nostāsies ne tikai pret Putinu, bet ka viņš nostāsies pret Krievijas vēsturisko impērismu un impērismu, ko Krievija īsteno tagad. Neviens to tik labi nesaprot, kā Krievijas okupētās, kolonizētās Austrupa Eiropas, Sibīrijas un tā tālāk mazās tautas, un šo norobežošanos no Krievijas impērisma mēs, diemžēl, vismaz man nav gadījies šajā kanālā ieraudzīt. Un arī tagad tikko Dziedko kungs teica Putina agresija pret Ukrainu. Putina agresija. Nē. Tā ir Krievijas impērija pret Ukrainu. Tas ir tāds pats impērisks karš, kādu Krievija ir īstenojusi vismaz pēdējos 400 gados. Vai jūs varētu vēl precizēt, un tad ļausim atbildēt, vai jūs varētu precizēt to identitātes jēdzienu? Jo žurnalistika ir kanoni, pēc kuriem jāvadās jebkuram, kas grib strādāt tiesiskā un pēc demokrātiskiem tiesiskiem principiem. Vienlaicīgi tagad arī ir ļoti daudz komentāru, tā skaitā arī par konkrēto notikumu. Kisļevs varbūt bija visprecīzākais, kurš komentēja, ka žurnālistikas kanona kara laikā tas ir kaut kas cits. Protams, jā. Ko jūs saprotat ar kanāla identitāti kara laikā? Es to saprastu tādā veidā, ka kanāls nostājas ne tikai pret Putinu, bet arī, piemēram, izsludina palīdzības akciju Ukrainas armijai. Dažas piebildes. Jā. Viena ir tāda, ka izbrīna, ka kanāls Dožds vispār neorientējas Eiropas un Latvijas politiskajā kontekstā. Eiropas parlaments ir atzinis Krieviju par agresoru, par agresijas terorismu atbalstītāju. Tieši tāpat arī Latvija. Un šajā kontekstā, kas žurnālistiem jau pilnīgi noteikti būtu jāzina, viņi atļaujas teikt naša armija. Tas ir viens, un otrs, ko es vēlējos teikt, attiecībā uz nesamērīgu rīcību no Nepal puses, vai Ukrainā arī bija nesamērīga rīcība
par šādiem pašiem pārkāpumiem. Karte ir kaut kas ļoti nesvarīgs, tehniska problēma, bet Ukrainā ir bijusi tieši tāda pati problēma. Bet joprojām tas ir vienkārši nesvarīgi. Tobrīd tā bija cita situācija, daži nebija devies trimdā. Es gribētu pateikt, ka arī Latvija 2014. gadā laipni uzņēma pie sevis Medūzu, kas ir uzrakstījis atbalstu vēstuli Dožģi, un Medūza, medijs, kuram Latvija ir sniegusi patvērumu un sniegusi iespēju strādāt, atļaujas šeit atrodoties kritizēt Latvijas dienestu un spēcdienestu. Tad Medūza nedrīkstētu tagad tā atļauties? Es domāju, ja Jānis Domburs bēgtu no agresijas un no savas valsts terora uz Franciju un tur strādāt, diez vai viņš kritizētu Francijas. Es ceru, ka franču man ļautu. Vārda brīvība visplašākajā izpratnē visos jautājumos. Jā, paturpinot un arī uzklausot, ko teica Borisovs kundze, paturpinot par toksisko impērismu. Es izlasīju 2021. gada kanāla Dožģis komentāru Twitterī un vēl kādās vietnēs ļoti lielu sašutumu par to, ka Kazahstānā un Kirgistānā vietējie cilvēki pieprasa kazahu un kirgīzu valodu. Un cik ļoti vietējiem tā saucamajiem krievvalodīgajiem tiek darīts pāri. Tas ir impērija, un tieši tāpat arī Latvijā. Es gribētu, lai šajā procesā nerastos kaut kādas leģendas vai mīti, kā saka, par to, par ko mēs diskutējam šeit. Jūs runājat par kaut kādu komentāru, kas tika izteikts vai par Kazahstānu, Kirgistānu, vai kaut kur tika uzrakstīts. Nē, nevis vienkārši par Kazahstānu, Kirgistānu, kaut kur tur. Un kaut kas tiek izrauts, un tas pēkšņi tiek pasniegts kā kaut kāds jauns stāsts. Pasakiet, kurā datumā, kurā tvītā tas bija rakstīts, kas? Ieraksts 2021. gada vidū ar norādēm kazahiem un kirgīziem, ka viņiem ar krieviem ir jārunā krieviski savā valstī. Es atradīšu... Telekanāls Dožģis te uzrunāja, Kazahs teica, runājiet krieviski. Vai mēs varam palūgt redaktors atnest Pagūs, kaut ko atrast, ja kāds pagūs. Es būšu jums milzīgi pateicīgs, jo tad man, acīm redzot, nāksies nogriezt sev galvu, jo kamēr to nav atnesuši, tikmēr es jums varu pilnībā apgalvot, ka Dožģis neaicina nevienu runāt nekā tās valodas, mēs vispār to nedarbojamies. Kazahiem un kirgīziem negatīva attieksme pret krievu valodu viņu valstīs. Jā. Vai tas nākamais piemērs nebūs, ka Jekaterina Kotrikadze ne tā intervēja Mārtiņu Staķi? Nē, tas nebūs nākamais. Jo tas vēl kus to. Nē, tas nebūs nākamais piemērs ir par impērismu situācijā, kad impērijas pārstāvi, krievu tautības cilvēki, visās vietās, kuras viņas ir kolonizējuši un pakļāvuši, pieprasa sarunu ar sevi krievu valodā. Kādā sakarībā? Man no manas puses ir piebilde, ka mēs robežojamies ar Krieviju, mēs esam faktiski karā ar Krieviju, jo Latvija ir ļoti jaudīgi nostājusies Ukrainas pusē, un mēs gaidām Ukrainas uzvaru. Un manā izpratnē tie mediji no Krievijas, kuri nav skaidri pozicionējuši savu anti-impēriskumu, apdraud kaut kādā mērā, var apdraudēt Latvijas drošību. To var skaidri pozicionēt. Tas vienmēr ir interpretācijas jautājums. Jā, to var skaidri pozicionēt, nesakot, ka tas ir Putina karš, bet sakot, ka tas ir Krievijas karš, Krievijas impērijas karš. Jā. Un tad Langas kundzes pozīcija mainīsies. Jā, es vēl vakar paklausījos Kotrikadzes kundzi, kura izstāstīja stāstu par to, kā viņa tika padzīta no Krievijas, izlaida stāstu par to un par kādiem pārkāpumiem viņas sodīja Ukrainā un atkal nosauc šo karu par Putina karu.
Nu, tā ir propaganda. Pie šāda, un jūs, protams, pārstāvat zināt. Jūs sakāt, ka dažiem nav anti-imperialistiska nostāja, lai gan mums ir skaidra nostāja pret karu dēļ, kā mēs arī pamatām Krieviju. Mēs esam pret Putinu, nepārprotam, to arī esam pauduši. Un sabiedrībā to neredz. Давайте сформулируем. Noformulēsim. Tātad, kas tad anti-imperialistiska nostāja būtu? Ko jūs izdomājat ar to? Es nesaprotu. Piemēram, ka televīzija vāc ziedojumus Ukrainas armijai, lai viņi uzvarētu karā.